Sveika! Šajā video es pastāstīšu dažus veidus, kā vislabāk komunicēt ar vardarbīgu un manipulatīvu cilvēku. Es tev arī pateikšu nianses, kas tev ir jāņem vērā un uz ko vērst uzmanību. Tātad pirmais, runājot ar šādu veidu cilvēku, tev ir jāņem vērā sava drošība un, protams, arī bērnu drošība. Ja jums ir bērni, var iesaistīt ir bērni, tad drošība ir pirmajā vietā. Un tas jautājums, ko tu sev uzdod, ir, kā man komunicēt, kā man rīkoties, ko man darīt, lai es un bērni būtu drošībā, lai es esmu drošībā. Drošība ir pirmajā vietā. Un klausies savu intuīciju, pamēģini sadzirdēt intuīciju, ko tev intuīcija saka, kas tev un kā tev tagad ir jādara. Tātad drošība ir pirmajā vietā. Nākošā lieta, kas tev ir jāņem vērā, tev ir jāpaskatās, tātad, ja jums ir konflikts vai saruna, ar kādu mērķi tas cilvēks ar mani runā vai ar kādu mērķi viņš man uzbruk, ja? Bet, ja ir uzbrukums, tad, protams, jūs pirmais ir fiziskā drošība, ja? Bet tad, ja ir saruna, kāds ir tas cilvēka mērķis runājot ar mani un kāds ir mans mērķis šajā sarunā? Un tad, kad tu izproti savu mērķi, tev ir vieglāk komunicēt, un tad, ja tu paskaties aiz tā cilvēka vārdiem, aiz savas vēlamās ilūzijas, ko tu gribētu, lai viņš domā vai ko viņš vēlas, ka tu pamēģini ieraudzīt, kas ir patiešām viņa mērķis šai sarunā, tev ir vieglāk veidot komunikāciju, un tev ir vieglāk būt mierīgai, neiesaistīties sarunā. Tātad tādi pāris soļi, un tad es tev pastāstīšu caur piemēriem. Un tas ir izteikti ar manipulatīviem un narcistiskiem cilvēkiem. Tātad pirmais, tu neiesaisties. Tu neiesaisties provokācijās, un tu neiesaisties strīdos. Otrs, tu neej dziļi sarunās ar šādu cilvēku, un tu nestāsti savus labos un sliktos notikumus un pieredzes, un apzinies, ka šie ieteikumi, kā komunicēt ar šādiem cilvēkiem, ir ļoti pretēji, kā tu komunicētu veselīgās attiecībās. Ja? Tās lietas, kas palīdz saglabāt laulību, un uzlabot attiecības ar vecākiem vai uzlabot attiecības ar cilvēkiem, tās attiecībās ar vardarbīgu un manipulatīvu cilvēku visu padarīs tikai sliktāku. Šeit es vēlreiz un vēlreiz saku, pats galvenais ir tava drošība, emocionālā, psiholoģiskā, fiziskā drošība. Un šīs te attiecības darbojas uz pilnīgi citiem pamatprincipiem, kā jebkuras citas attiecības. Un tie ir cilvēki, kuri darbojās, operē no pavisam citas platformas ar pavisam citādāku dzīves skatījumu un redzējumu. Trešais, tu nepierādi. Un ceturtais, tu neattaisnojies. Un to var būt ļoti grūti izdarīt visus šos 4 soļus, bet vieglāk viņus ir izdarīt tad, ja tu saproti, kāds ir tā otra cilvēka mērķis šai te sarunai, šim te konfliktam. Ja? Jo, ja mēs runājam tas var attiekties ar jebkuru veidu, tie var būt brāļi, māsas, draugi, partneri, jebkuru veidu attiecības, bet es runāšu tagad sievieti un vīrietis. Ja? Tad, ja ir sieviete un vīrietis, ja vīrietis ir izdarījis kaut ko, kas sievietei sāp, viņš par to ļoti uztraucās. Un tāpat kā sieviete, jebkurš veselīgs cilvēks uztraucās, kad viņš ir kādam nodarījis pāri, vai ne? Un mēs gribam to labot un vērst par labu. Ja? Bet ja jūs esat ar vardarbīgu vai manipulatīvu cilvēku, viņam var būt pavisam citi mērķi. Un viņa mērķis var būt manipulēt, viņa mērķis var būt pakļaut, ja? Un viņa mērķis var būt nodarīt pāri. Viņa mērķis ir
panākt savu. Viņa mērķis ir nekādā veidā nebūt atbildīgam, un, jā, un viņa mērķis ir arī, provocēt otra cilvēka emocijas. Arī tāds var būt viņa mērķis. Tie cilvēki to var darīt apzināti un neapzināti. Tas nenozīmē, ka viņš tagad nāk sarunā ar domu, tā es darīšu šito. Bet tev ir jāiedziļinās tajā, ar kādu cilvēku tev ir darīšana, un jāpaskatās arī, ko viņš dara neapzināti. Tad, respektīvi, ja tu saproti, ka tas cilvēks nav sarunā ar tiem pašiem mērķiem, kā tu ar tiem pašiem zemapziņas mērķiem, tad tev ir vieglāk, būt neitrālai. Ja, jo tad tajā gadījumā, tad pirmais neiesaisties. Ja tu domā, ka tas cilvēks ir ar to pašu nodomu atrisināt strīdu, sakārtot situāciju, vai arī, ja viņam ļoti rūp tas, kā tu jūties, lai tev būtu labi un tava laime, tad tu iesaisties konfliktā un tu gribi parādīt tam cilvēkam, kas ir noticis. Tu gribi viņam to paskaidrot, tu gribi dzirdēt arī viņa pusi, un tu, ja viņš tev ir nodarījis pāri, protams, tu gaidi, ka viņš uzņemsies atbildību. Varbūt tu domā, ja tu pastāstīsi, cik ļoti tev ir sāpējis, tad tas cilvēks tā vairs nedarīs. Apzinies, ka ir cilvēki, kuri darīs tieši to, kas tev ir sāpējis, atkal apzināti vai neapzināti. Tad tu nerādi viņam savas sāpes, un šādiem cilvēkiem tu izvairies viņiem parādīt savas emocijas, savas sāpes un savus pārdzīvojumus. Tu nerādi to, ko tu jūti. Un to izdarīt var būt ļoti grūti. Un es noteikti piezīmēšu, ka to, ko es pastāstīju, kā komunicēt, tev ir jābūt ļoti uzmanīgai. Tev vispirms ir jāpārliecinās, vai man tas ir droši, jo šīs tehnikas var provocēt arī lielākas dusmas citos gadījumos. Noteikti konsultējies arī individuāli ar terapeitu vai ar kādu cilvēku, kurš ir nevis vienkārši ar draugu vai draudzeni, bet kurš tev var palīdzēt tikt galā tieši tavā individuālajā situācijā. Ja šie ir tādi vispārēji ieteikumi, kas noteikti ļoti palīdz arī ilgtermiņā, ja. Tad, respektīvi, tu neizrādi savas emocijas un sajūtas, un pat, ja tev ir iekšā šīs emocijas un šīs sajūtas, tu nemēģini viņas apslāpēt, pasaki sev, ok, es jūtos satraukusies, es saprotu, ka tas ir netaisnīgi, kas notiek, es esmu nobijusies, tas ir ok, ko es jūtu, bet tam cilvēkam gar to nav nekādas darīšanas, ja man ir tiesības sev pasargāt un viņam to neizrādīt. Tad tu neizrādi emocijas un tu neiesaisties. Neej dziļi sarunās, ja, un to var būt ļoti grūti izdarīt. Te var likties, kā, bet ar māmu, piemēram, ar māmu, ja man ļoti gribās izrunāties. Tev ir doma, tāda doma, vēlme, kāds būtu mātes un meitas attiecības. Kā es viņai nepastāstīšu un neizkratīšu sirdi, kam tad vēl, ja ne mammai, vai ne? Bet saproti, kā ir dažādas meitu un mātu attiecības. Un tev ir jāņem vērā, kāda ir tava mamma. Un jā, lai saglabātu sevi, lai paglābtu sevi, tu neej dziļi attiecībās, tu neizkrati viņai sirdi. Es pieļauju, ka tu to jau esi darījusi, un tu esi saņēmusi ļoti pārsteidzošas atbildes no viņas, kas ir noniecinošas. Atvainojos par urbīti. Kā ir viņiem remonts, transformācijas. Piemēram, varbūt tu stāsti mani pamet, un viņi saka, pat jau vainīgi paskaties uz tev ogulī, ja? Tu jau tādu vīrieti nemaz nebija pelnījusi. Vai vēl kaut ko tādu, kas tev iedziļās un iedurās dvēselē. Tev iespējams ar tādu vecāku ir bijusi pat sajūta, ka tu jūti, ka viņi barojās no tavām negatīvajām emocijām, ja? Jo to viņi arī dara, ja? Un jā, neitrāla komunikācija ar māmu, tātad, kā tev iet? Labi, paldies, pastāst vairāk, man nav ko stāstīt. Nē, nekas tāds īpaši jau dzīvē man nenotiek. Ja? Tādu, jau tu runājies, bet tu saproti, ka tu neej dziļi sarunā iekšā. Tas palīdzēs saglabāt tev pašai sevi un attiecības ar māmu bez pašsagrāves.
Ā, un tad nedalies ar labajām un sliktajām lietām savā dzīvē, kas tev notiek, un to var būt vispār neizprotam, kā to izdarīt. Piemēram, tu saņem, ka tev paaugstina darbā, amatā, ja? Un kā to nepateikt vīram, ja? Tev pirmais gribās, klausies, es dabūju, es ten gaidīju to paaugstinājumu, wow, cik superīgi. Un iespējams, ka tev tādā situācijā ir bijis arī atbildi, tu skrieni, viņš saka, nu, viņiem gan laikam nav darbinieku, ja tevi jāpaaugstina. Nes, kur tā firma dodās, kas ar viņiem notiks, ja tādu kā tevi paaugstina. Vai arī tavā vecumā tu jau varēsi sen daudz vairāk būt sasniegusi. Nu, nezinu, cik tu ilgi tajā darbā noturēsies, nepriecājies jau te pātru. Vai viņš savelk nepatīkam uz acis vai vēl kaut kā. Un tev iespējams šīs labās ziņas arī ir jāatrod brīdis, kad stāstīt, lai viņš jūtās labi, ja tu domā, kad un kā man pastāstīt, un tu zini, kad tev ir jāmeklē brīdis, kad dalīties ar šo cilvēku ar labajām, sliktajām ziņām, tīpaši sliktas kādas lietas, ja. Kā tad es viņam to varēšu pastāstīt, lai viņš neaiziet pa gaisu, nesadusmojas vai kaut ko sliktu man nepasaka? Nu, tev viennozīmīgi tas ir dīvaini, kā ja tev ir lietas, kas tev ir jāpasaka, tu viņas pasaki ļoti neitrāli. Es darbā saņēmu paaugstinājumu. Viss. Tev iekšā būs emocijas, tu iekšā gribēs dalīties, bet tu pasaki to neitrāli un dalies ar to ar saviem labākajiem draugiem, kam tu uzticies ar superīgiem foršiem cilvēkiem, izpriecājies pati, nosvin ar dabu kolēģiem, tā tālāk. Bet ar narcisistisku manipulatīvu vardarbīgu cilvēku to pastāst bez emocijām. Ļoti svarīgi arī sievietēm ir, jums nav jāstāsta, cik jūs pelnat, jo šādi tipi cilvēki var arī materiāli jūs izmantot, ja? Apzināties to, tas ir ļoti, ļoti sāpīgi, bet tādas lietas notiek. Un, jā, esat mierīgas un esat neitrālas šādā komunikācijā, un tad neiet dziļi. Atkal tas taču ir mans mīļotais cilvēks, viņam būtu jābūt manam tuvākajam cilvēkam, manam labākajam draugam. Jā, normālās attiecībās, jā, ja tas ir vīrietis, tad veselīgu vīrieti rūp sievietes laime. Viņu rūp, lai tev ir labi, viņš priecāsies ar tevi un viņam sāpēs ar tevi, ja? Bet šim cilvēkam ir pavisam citādāk, viņam rūp viņa labums, viņam nav, narcisistiskiem cilvēkiem nav cilvēka apkārt, viņam ir resursi, tu esi viņa resurs. Vardarbīgam cilvēkam ir, tad, kad viņš redz to mīlestību, kā tu redzi, viņš redz mīlestību attiecības ar sievieti, visdrīzāk viņš redz, kā viņa man pakļausies un pildīs visu, kas ir, ko es viņai teikšu, pildīs visu, kā viņš ir izdomājis, tad viņam ir galvā kaut kāda tā fantāzija, kādam ir jābūt ģimenes modelim, un tu to visu pildīsi, ja? Un ja tu nepildīsi, viņš uzšaus tev, ja? Lai tu izpildi vai jebkurā citā veidā to panāks, vai arī kādas citas domas galvā, bet tas noteikti nav tas pats, kas mīlošam, sirsnīgam, atvērtam cilvēkam. Tad jā, tev ir jābūt uzmanīgai un jā, tu šādā vidē un komunikācijā izmanto pilnīgi pretējus pamatprincipus, kā tu izmantotu veselīgās attiecībās, un atceries, veselīgās attiecībās cilvēki arī strīdās, tas ir normāli. Un nākošais tu nemēģini pierādīt, tad tas ļoti, tas cilvēks tev atsūta, piemēram, vēstuli par to, cik tu esi slikta māte, cik tu esi slikta sieviete, kā tu esi pieņēmusies svarā un vēl kaut ko, vai arī tajā un tajā datumā tu izdarīji to un to, un tu skaidri zini, ka tu to neizdarīji. Un tu gribi viņam pateikt, ka tu esi laba māte, kad tu varbūt pastāst viņam vai paklausies, es pieņemos svarā, tu taču zini, kāpēc, ja? Vai vēl kaut ko, vai pastāstīt, kāpēc viņam nav taisnība. Un tā ir ļoti liela kļūda ar manipulatīvu cilvēku, jo tieši tajā brīdī tu spēlē pēc viņa noteikumiem, jo viņam tieši to arī vajag. Un tas pats notiek arī sarunā, ja?
Tad tu vari pateikt, ok, labi, es sapratu tavu viedokli. Jā, labi, paldies, ka tu man to pateici. Ok, labi. Jā, jā, un tu nemēģini pierādīt to, ka viņam nav taisnība vai ka tev ir taisnība. Piemēram, viņš pasaka, piemēram, jums ir sarunāts, ka viņš aizbrauks pakaļ bērniem uz bērnu dārzu, un viņš tagad neaizbrauc uz to bērnu dārzu, bet 5 minūtes pirms jābūt bērnam pakaļ atsūta īziņu, kāpēc tu neesi pakaļ bērniem, ja? Un to es pārsteigta, kā, bet bija taču sarunāts, ka viņam bija jābūt pakaļ bērniem, un tas ir pilnīgi skaidri redzams un saprotams un normāli. Cilvēks teikt, tev vecīt, bet nu tev taču bija jābūt pakaļ tiem bērniem, kāpēc tad tu man sūti šo ziņu, un tu to varbūt arī izdari, un tad tu saņem tur 10 stāvīgus vārdus, vai arī viņš absolūti izmantojot visas manipulācijas un izvairīšanās tehnikas, parādīs, ka viņš nav par to atbildīgs. Ja? Par to, kādas tehnikas izmanto par to, par to varētu būt cits saruna un cits video, bet tā vārds sakot, tas cilvēks izvairīsies no šīs atbildības, un tu tāpat jutīsies slikti un vainīga. Un tad, ko tu dari pat tajā gadījumā, kad ir skaidri redzama situācija, ka šis nav pareizi, ja? Ka tas ir ārprāts, ko viņš ir izdarījis, tu pasaki, vienalga, ko tu vari pateikt, labi, paldies, ka painformēji, tūlīt būšu pakaļ bērniem, un, protams, tev tas var būt ļoti, ļoti, ļoti smagi iznest to cauri. Viennozīmīgi tas ir smagi iznest cauri šādu situāciju. Tu varbūt esi pavisam citā vietā vai vēl kaut kur, nu, to organizē, to tu vari viņam palūgt, varbūt tomēr tu aizbrauks, tu organizē to situāciju, ja? Bet tu nesāc viņam pierādīt un pateikt, klausies, tev bija jābūt pakaļ bērniem, kāpēc tu man tagad apvaino un tā tālāk. Tajā brīdī tu esi viņa marionete, viņa spēlē, ja? Tu esi iekšā viņa matriksā. Tad, respektīvi, kas ir vislabākais ar šādiem cilvēkiem? Nekomunicēt ar viņiem vispār, maksimāli izvairīties no komunikācijas, bet ne jau vienmēr tas ir iespējams, ja? Tad šie piemēri ir tad, kad tas nav iespējams, ko tu dari, ja? Tad tu nepierādi savu taisnību, tu vari pamāt ar galvu, jā, labi, es sapratu, jā, ok, jā. Un kāda doma visam šim te ir kļūt tam cilvēkam maksimāli neinteresantai, ja? Ir tā sauktā pelēkā akmens tehnika, tad tu esi tik neinteresanti kā pelēks akmens, jo viņam vajag tavas emocijas, viņam vajag tavas sajūtas. Un jo neinteresantāka tu būsi, jo vieglāk tu to visu iznesīsi cauri, un jo lielāk būs iespēja, ka viņš vienā brīdī vienkārši atkritīs no tevis, ja? Bet tas var pienākt, tas var nepienākt, un tas var būt ļoti smags ceļš, ja? Bet es tev vēlreiz atkārtoju, pārliecinies, vai tavā gadījumā šo darīt tiešām ir droši, un vai tu esi spējīga tikt galā arī ar sekām, kādas var būt šādai neitrālai komunikācijai. Par to es pastāstīšu video beigās. Nākošais ir jau, tu neattaisnojies, ja, kas ir jau līdzīgi, kā es runāju pirms tam, tad tu nesāc attaisnoties, viņš tev kaut ko pārmet, ja, un tu saki, nē, bet paklausies, patiesībā bija tā un tā un tā, ja, viņš varbūt pārmet, kāpēc tu kartupeņiem piebēri pa maz sāli, un tu gribi teikt, nu jā, bet man tur tā sanāca, es netīšām trāpīju, tur pa maz bija tā šķipsniņa un vēl. Tu saki, tu vienkārši parausi plecs, nu tā sanāca, jā, piebēršu nākošais vairāk sāli, jā. Tu pārstāji attaisnoties, tad tā doma ir tāda, ka tu neļauj sevi provocēt, tev būs ļoti grūti neatļaut sev provocēt, ja? Un tas cilvēks var mēģinās tev provocēt visiem veidiem, lai tu sadusmojies, lai tu kļūst emocionāli, lai tev sāp, ja? Lai tu nobīsties. Viņš mēģinās tevi izprovocēt, un tev ir viens jautājums tā, kā man rīkoties, lai es būtu, 2 jautājumi. Kā man rīkoties, lai es būtu drošībā, un man bērni būtu drošībā? Kā man rīkoties, lai es būtu
maksimāli neinteresanti viņam, ja, tātad šis te pelēkais akmens, neitralitāte, miers. Jo patiesībā gan tava psihiskā, gan fiziskā drošība ir pirmajā vietā. Es ļoti labi saprotu, kā tas ir, kad sievietei ir kopā ar vīrieti, ar partneri, tu ceri, ka viņš mainīsies. Tu ceri, ka tad, ja tu parādīsi viņam, cik ļoti tev sāp, viņš ieraudzīs, viņš rīkosies savādāk. Tu gribi, lai viņš uzņemās atbildību par to, ko viņš ir skaidri un gaiši izdarījis. Tu iespējams mēģinājusi, jau esi jau kā ar galvu skrien sienā visos veidos, un tu saprast nevar, kā viņš var izlocīties, neuzņemoties atbildību no situācijām, kur viņš ir skaidri vainīgs. Ja? Jā, viņš to var izdarīt, un viņš to izdara. Tas nozīmē, ka tu esi ar bīstamu cilvēku patiesībā, un tas nozīmē, ka tu esi ar manipulatīvu cilvēku, un viņš neuzņemsies atbildību, jo tas ir cilvēks, kurš ir attiecībās un komunikācijā ar pavisam citādu mērķi, un viņš attiecības redz pavisam savādāk kā tu. Viņš redz attiecības savādāk kā tu, un attiecības savādāk kā jebkurš cits veselīgs cilvēks. Ja? Un tev pirmajā vietā ir jābūt tavai psihiskajai un fiziskajai drošībai. Tu esi bijusi kādu laiku ar šādu cilvēku attiecībās, ka tu pēkšņi kļūsti neitrāla un mierīga, tas viņu var provocēt vēl vairāk, jo tavas emocijas un tavas sajūtas ir viņa skābeklis. Tas ir tas, ko viņš elpo, tas ir tas, no kā viņš dzīvo un pārtiek. Un tajā brīdī, kad tu viņam sāc aizgriezt ciet skābekļa padeves krānu, viņš darīs visu, lai šo te skābekli saņemtu. Ja? Un viņš var kļūt arī ļoti agresīvs, ļoti manipulatīvs. Viņš var stāstīt draugiem, cik tu esi briesmīgi, viņš var visādas trakas lietas sāk darīt. Tāpēc esi ļoti uzmanīga, esi ļoti, ļoti uzmanīga ar šo te un noteikti konsultējies ar savu terapeitu un speciālistu. Un tu paļaujies uz savu intuīciju, ja? Esot ar šādu cilvēku, viņš ir iespējams mēģinājis tavu intuīciju noslāpēt visiem veidiem, bet tava intuīcija ir tas, kas tevi izvadīs no šīs situācijas, ja? Tu prasti intuitīvi, kā man rīkoties un ko man teikt, intuitīvi. Kas ir jādara, kā man ir jārunā, kā man ir jārīkojas, lai es un mani bērni būtu drošībā. Tev ir ļoti grūti, es pieļauju šo te pieņemt, ja? Jo neviens cilvēks nedzīvo labprātīgi attiecībās, kurās viņš domā par savu drošību. Jebkura sieviete grib dzīvot attiecībās, kur viņa domā par to, kā viņa veido vienlīdzīgu kopēju ģimeni, kā viņai būt, lai viņa būtu, kur viņa grib būt mīlēta, laimīga, cienīta, pieņemta, kur jums ir viena vērtību sistēma un kur viņa jūtās droši, kur viņa jūtās labklājībā, bet, diemžēl, nevienmēr šī ir īstenība. Un, ja tev ir aizdomas kaut mazākās, ka kaut kas ar tavām attiecībām ka kaut kas ar tavām attiecībām nav kārtībā, ka kaut kas mijiedarbībā ar partneri nav kārtībā, ka viņš var būt toksisks vai bīstams, tev par to ir jāpārliecinās, vai tā ir, un jo tu ātrāk pieņemsi šo te sāpīgo patiesību, jo tu ātrāk un vieglāk atbrīvosi sevi no vardarbības matriksas, un ja tev ir bērni, jo ātrāk tu palīdzēsi saviem bērniem, ja? To ir sāpīgi pieņemt, to ir grūti pieņemt, bet ja tā ir patiesība, tad ja tā ir patiesība, tad apzinies arī, ka tev ir spēks ielūkoties tajā acīs. Viennozīmīgi ar šādiem cilvēkiem ir svarīgi nospraust robežas, ir svarīgi nospraust robežas, un tad, ja tu proti nospraust robežas, komunikācijas sākumā, var sakot, pirmajā randiņā, otrais randiņš ļoti bieži nesako, jo attiecības ar manipulatīvu vardarbīgu cilvēku nav iespējamas, ja tev ir skaidras robežas. Tad vēlreiz atskatoties uz video, pirmais, uz ko tu vērs uzmanību, mana drošība, manu bērnu drošība, kā man darboties, rīkoties, lai mēs būtu drošībā un uzticies intuīcijai. Nākošais,
esi maksimāli neitrāla un mierīga šajā situācijā un izpēti, sajūti, redzi, skaties, vēro, mēģini saprast, ar kādu mērķi tas cilvēks ir sarunā, komunikācijā ar tevi. Protams, arī skaties, kāds tad mans ir mērķis, izproti savu mērķi un mēģini izprast viņu mērķi. Tas palīdzēs saglabāt neutralitāti. Un jo ātrāk tu pieņemsi to, kādas patiesībā ir tavas attiecības, jo ātrāk un vieglāk tu pavērsi savu durvis un ceļu kļūt laimīgai, un palīdzēs arī, un caur to arī tavi bērni varēs kļūt laimīgi. Vēlreiz atkārtoju, tie ir ieteikumi no pieredzes, no zināšanām, kas palīdz, kas nevienmēr ir viegli izdarāmi, bet noteikti konsultējies arī individuāli ar savu terapeitu, ar cilvēku, kurš ir praktizējies un zina, kā strādāt ar manipulāciju, vardarbības upuriem. Jo tie terapeiti un gaismas darbinieki, kuri nepārzina šo te specifisku, labu gribēdami, var iedot tev arī nepareizus ieteikumus. To es tev saku no savas pieredzes, izēdot ļoti daudz saules pudus pašai dziedējoties gan no seksuālās, fiziskās un emocionālās vardarbības. Paldies tev! Paldies tev, ka tu esi, un paldies tev, ka tu dziedējies, un paldies tev, ka tu centies. Tu esi brīnišķīgs dimants un fantastisks cilvēks. Pat ja tu tam netici, es to vienkārši zinu, jo par šādu cilvēku upuriem kļūst vistalantīgākie, visjaudīgākie un visfantastiskākie un iekšēji bagātīgākie cilvēki. Un parasti tas arī ir izaugsmes ceļš, lai tu varētu uzplaukt, un tavi dārgakmeņi, lai tu pati ieraudzītu savus dārgakmeņus, nospodrinātu tos, un lai tie mirdzētu visai pasaulē. Paldies, ka tu esi. Tu esi milzu vērtība, jau ar to vien, ka tu esi. Tā, samīļoju tevi, ļoti, ļoti samīļoju. Tu esi pelnījusi labu un laimīgu dzīvi. Gāju pa mežu un atcerējos video pielikumu vēl nofilmēt. Tad atceries, ja tu esi attiecībās, ja cilvēks ir attiecībās, vienlīdzīgās attiecībās, kur abi ir 50/50, tad ir ļoti svarīgi dalīties ar savām emocijām, sajūtām, piedzīvoto, pārdzīvoto, labajām un sliktajām lietām, ja? Un kas tev ir sāpinājis. Ir ļoti svarīgi šī godīgā dalīšanās, tas ir saruna, ja? Saruna. Bet tad, ja tu esi attiecībās ar vardarbīgu, manipulatīvu, narcisistisku, jebkādu šādu veidu cilvēku, kuru attiecības nav 50/50, tad tas, kas ir upuris, nedrīkst dalīties ar savām lietām. Protams, es nevienam neaizliedzu, bet kas notiek, kad tu dalies ar to, tas ir nevis kā tiesā, tas var tikt izmantots pret jums, bet visdrīzāk tiks izmantots, jo viņš to izmantos pret tevi pašu piedāvā. Viņš var vienā dienā teikt, cik es ļoti pārdzīvoju par to, kas tev noticis, un nākošā dienā to izmantot pret tevi. Viņš var gan pārdzīvojumu, gan izmantošanu pret tevi ielikt vienā teikumā, vilcieni išiet garām. Viņš to var izmantot pret tevi, ja? Un arī, ja tu esi ar narcististisku vai šādu veidu partneri, tu pat drīkst viņam melot. Garīgi skaitās, mēs nedrīkstam melot, bet šīs ir cita veida attiecības. Tev ir jādara viss, lai sevi pasargātu, ja? Un kas ir vēl ļoti svarīgi saprast, kad veselīgās attiecībās, arī tas ir zaļais karodziņš vīrietim, viņi ļoti rūp, kas notiek ar sievieti, kā sieviete jūtās, kā tu jūties, kāds ir jūsu attiecības, lai tu esi laimīga. Un viņš konfliktu, kas jūsu starpā ir noticis, pagriezīs, izmantos tam, lai jūs vēl vairāk satuvinātos. Piemēram, tu pēkšņi esi dusmīgi, nevar saprast, pa ko, un tu par kaut ko uzcepies, ja tu par kaut ko viņam asu pasaki. Pirmkārt, nepārdzīvo par to, ka tu kaut ko tādu izdari, tu noteikti nedrīkst darīt. Un viņš nevis sāks
tev kaut ko pārmest vai vēl kaut ko, bet viņš palīdzēs tev ieraudzīt, kas tev ir apakšā tam, kādi ievainojumi, kāpēc tu tā uzvedies, un tas jūs vēl vairāk satuvinās. Ja tu esi attiecībās ar vardarbīgu cilvēku, tas notiek tieši pretēji, ja? Viņš izmantos, tad viņš parasti ir konflikta iniciētājs, pat ja tu izraisi konfliktu, tas ir tādēļ, ka tev ir tik ļoti sakarājies, sasāpējis, tev varbūt ir vienkārši tu esi tikus provocēta. Tā tālāk viņš, protams, spēlēs spēles ar jebkuru konfliktu, ja viņš neuzņemsies atbildību un tā tālāk. Un pats galvenais, ja viņš redz tavus bērnības pārdzīvojumus, ja viņš redz sāpes un patiesos dziļos iemeslus tavai uzvedībai, viņš tos arī izmantos, lai ar tevi manipulētu, lai ar tevi spēlētos, ja? Tad esi ļoti uzmanīgi, kas notiek pēc konfliktiem, konfliktu laikā, un jo mazāk tu atklāji par sevi, jo labāk, ja? Jo lielākā drošībā tu esi. Atkal vēlreiz piebilstu tev, ja tu esi attiecībās ar tādu cilvēku, tev ir jāskatās, kas man ir drošāk. Ja viņš pēkšņi redz, ka tev radikāli nomainās uzvedība un tev tas kļūst bīstami, noteikti runā ar speciālistu un konsultējies ar cilvēku, kurš zina, kā strādāt ar vardarbības upuriem un šīm te tēmām. Konsultējies, runā, izproti, kā tieši tavā individuālajā situācijā vislabāk rīkoties. Bet šeit ir ieteikumi, kas noteikti palīdz tev pasargāt savu dvēseli, savu iekšējo vidi un arī palīdz tev dziedēties kaut cik pat esot tādās attiecībās.